Nu, tā, mīļie, kas nav redzējuši, ja, tad atgriežamies pie laboratorijas darba. Un laboratorijas darbs mums ir elektromagnētisko svārstību kontūrs. Mums bija ģenerators telefona izskatā. Mums bija svārstību kontūrs, kas sastāvēja no kondensatora un indukcijas spolītes. Kondensatoram ir kapacitāte un indukcijas spolē ir induktivitāte. Kondensators tātad uzkrāja spriegumu, nevis spriegumu, bet uzkrāja elektrisko lādiņu elektriskajā laukā, pateicoties tam, kad plāksnītes ir savstarpēji izolētas, kas nozīmē to, ka caur kondensatoram līdzstrāvu plūst nevar. Savukārt spoli ir satīts vadiņš, caur kuru līdzstrāvu plūst ļoti viegli. Un tātad, ja mēs laižam cauri šai schēmiņai strāvu, tad līdzstrāvu neplūdīs. Apstīsimies kādu zīmējumu. Šeit es stundā stāstīju rudenī, ja? Mums ir brīvās svārstības, vispirms pievadam spriegumu, kondensators uzlādējās, jo tur, kamēr lādiņš nav uzkrājis, nekādas pretestības nav, līdz ko viņš ir uzlādējies, strāva pārstāja plūst. Savukārt spole induktivitātes dēļ strauji nevar pieaugt, jo elektromagnētiskais lauks, ja magnētiskais spolītes strāvas inducētais magnētiskais lauks darbojas pretī strāvai, kas plūst iekšā. Lūk, mums veidojās šāds kontūrs, un kad kondensators ir uzlādējies pilnībā, tad pakāpeniski strāva caur spolu kondensators izlādējās. Bet tajā brīdī, kad strāva ir sasniegusi spolītē maksimumu, atkal jau šis pats magnētiskais lauks neļauj strāvai uzreiz pārtraukt plūkt, bet strāva turpina plūst un uzlādēt kondensatoru pretējā virzienā. Lūk, šeit kondensators izlādēts pretējā virzienā. Ja? Tātad mums ir 1, 2, 3, 4. Maksimāli uzrādēts kondensators. Šeit kondensators izlādējās caur spolīti. Un šeit ir tātad kondensators pilnīgi tukšs, bet spolītē ir maksimālā strāva. Tātad magnētiskais lauks neļauj strāvai strauji samazināties, un kondensators izlādējas pretējā virzienā. Tātad mums radās svārstību kontūrs. Es rakstīju LC svārstību kontūrs, ja, tātad induktivitāte, kapacitāte. Nu, tā ir pieņemts rakstīt, labāk skan, kad saka LC, varētu CL, bet tā ir pieņemts. To sauc par LC ķēdi. Un tātad mainoties frekvencei, vadītspēja ir atšķirīga. Tātad, ja pie līdzstrāvas ir pilnīgi kondensators nevada nemaz un indukcijas spolu vada ļoti labāk, tad frekvencē pieaugot kondensatoru vadītspēja palielinās, bet indukcijas spolas vadītspēja samazinās. Un šeit ir mazliet diferenciāli vienādojums, bet, kad diferenciāli vienādojumu izrēķina, mums jau ir gala formula. Un tad es apstīšos, kur viņi ir, kaut kur šeit. Šeit viņa bija. Šeit viņa bija, te jau es sazīmēju un izdzēsīšu ārā, sākšu zīmēt no jauna un skaidrošu. Tāpēc stāstu jau vairākas reizes to pašu vielu, tagad ieslēdz ar ierakstu. Tad mums šāds mums ir skats, tātad šeit mums ir kondensators, ja, tātad šī forma mums apraksta kondensatoru.
Ja? Ļoti maz frekvences. Pie mazas frekvences, tātad kapacitātīva pretestība ir maza, frekvencei pieaugot, kapacitātīva pretestība samazinās, ja? Ja, teiksim, nu, ja F šajā gadījumā, ja F man tiecās uz nulli, tā tam jau nav jāzīmē divas strīpīs, jāzīmē viena. Ja? Ja F man tiecās uz nulli, tad pēc šīs formuliņas viens dalīts ar nulli mums tiecās uz bezgalību. Pareizi, loģisks secinājums. Savukārt šeit ja F man tiecās uz nulli, atkal viens strīpiņš vajadzēja. Šajā gadījumā, ja F tiecās uz nulli, tad man arī XL tieksies uz nulli. Ja? Tas būs XC tieksās uz bezdalību. Ja? Tātad frekvencei pieaugot, pretestītās situācija mainās. Ja? Frekvencei pieaugot, tātad ja F tiecās uz bezgalību, tad XC tiecās uz nulli, savukārt šeit, ja F tiecās uz bezgalību, tad XL arī tiecās uz bezgalību. Ja? Nu, tātad frekvencei mainoties, mums ir svārstība kontūrs, kur ir spole un kondensators. Kaut kādā brīdī iestājās stāvoklis, kad XL ir vienāds ar XC. Tātad induktīvā pretestība ir vienāda ar kapacitatīvo pretestību. Tajā brīdī ķēdē iestājās rezonanss. Induktivitāte ar kapacitāti nekļūst vienāda. Viņu vērtības ir tādas pašas, tie ir fiziski tātad fiziskas ierīces, elektroniskas, ja, kuras savu vērtību nemaina, bet mēs mainām frekvenci. Un kaut kādā brīdī šīs vērtības kļūst vienādas, un šo brīdi mēs saucam par rezonanci. Un rezonances gadījumā tātad rezonances mums iestājās, var, protams, izvērst, ja mēs ņemtu tātad šīs formulas, ko mēs tikko apskatījāmies. Ja mēs izvērš šīs te formuliņas, tātad XC ir vienāds 1 dalīts ar 2πFC, un XL ir vienāds ar 2πFL. Tad rezonanses gadījumā, kā jau es teicu, XC
man kļūs vienāds ar XL, un no kā mēs varam secināt, 1 dalīts ar 2 pi FC būs vienāds ar 2 pi XL. Nu, es neizvedīšu formuliņu ar atbilstošām pamatskolas matemātikas zināšanām. Formuliņu var izvest. Nav nekāda kvantu algebra vai raķešu zinātne, ja? Tātad mēs iegūstam šādu formulu, ja? Tātad, ja mēs šos te divus saliekam, ja? Mēs sākam apskatīt rezonanses gadījumu, kur šie te divi ir vienādi. Un no šejienes izsakot F, tātad frekvenci, mēs iegūstam šādu formulu, ka frekvence ir 1 dalīts ar 2 pi kvadrātsaka no LC. Un tātad šī formula izpildās tikai rezonanses gadījumos.